2 pūļi. Tad Pilāts atkal izgāja ārā un saka viņiem: Redziet, es viņu vedu pie jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Tad Jēzus iznāca ārā, ērkšķu vainagā un purpura apmetnī. Un Pilāts viņiem saka: Redziet, kāds cilvēks! Kad nu augstie priesteri un sulaiņi viņu redzēja, tie brēca: Sit viņu krustā, sit viņu krustā! Ir biedējoši lasīt, ka Pilāts ļāva nevainīga cilvēka tiesāšanu novest tik tālu. Vai viņš cerēja uz pūļa līdzjūtību? Vai viņš domāja, ka viņiem lūkojoties uz izmocīto Jēzu, kļūs viņa žēl un tie lūgs viņu atbrīvot? Ja tas bija tā, tad Pilāts bija pārrēķinājies. Viņš bija izskaitļojis nepareizi. Ļaudis vēl uzstājīgāk pieprasīja Jēzus nāvi. Uzticēties pūļa līdzjūtībai nekad nav bijis droši. Pulcējoties lielās grupās, mēs esam spējīgi uz ļaundarībām, kādas darbojoties individuāli mums šķistu neiespējamas. Pūļa efekts dod iespēju ļaunumam mūsu sirdīs dzīt aizvien dziļākus asnus un uzziedēt ar jaunu sparu. Un tomēr, pat skatoties uz pūli, kas alka Jēzus asinis, uz cilvēkiem, kuru starpā varētu būt arī ik viens no mums, ko gan tur redzēja Jēzus? Viņš redzēja ļaudis, kuru dēļ viņš bija nācis nomirt. Viņš redzēja cilvēkus, kurus Dievs bija radījis līdz ar pasauli, un sēroja, redzot, kā tie dodas pazušanā. Cilvēkus, kurus Jēzus mīlēja, neskatoties ne uz ko. Cilvēkus, kurus viņš bija gatavs atpirkt ar savām asinīm. Reiz pienāks diena, kad Jēzus nolūkosies uz sev atgūto, dārgi atpirkto ļaužu pūli. Mēs stāvēsim ģērbti pestīšanas goda drānās un sauksim uz Jēzu. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Mīlestībā un lūgšanā es noliecos tavā priekšā, mīļais kungs Jēzu. Āmen.